Man garšo. Salāti. Man garšo salāti, Jo tas man atgādina vasaru, kad viss ir dzīves un zaļš un veselīgs un ir silti. Līdzdalībai ir jābūt, jo cilvēkiem vajag dzīvē jēgu. līdzdalības jēga ir Cilvēku kopīgums vai kopības sajūta. Paldies! Ilze, paldies par ātrajiem jautājumiem un atbildēm. Paldies arī par pievienošanos TSLV līdzdalības sarunām, kurās pats jau saruna un šis raidieraksts nosaukums liecina, ka mēs runājam par līdzdalību no dažādiem aspektiem. Mums būs ļoti interesanti šodien dzirdēt arī tavas pieredzes un tavas domas par un ap līdzdalību un ne tikai. Mēs vismaz zinām, ka tu esi ļoti arī daudz darbojusies tieši vides jomā. Ja? Es pieņemu, ka tāds joprojām ir un ka vides tēmas tev ir mīļas. Varbūt, ka tu vari mazliet ieskicēt, kā vispār līdzdalības skatās vides jomā, jo noteikti mēs šobrīd, ja senāk, man liekas, pirms gadiem vēl likās, ka tās ir tādas apmēram ekstrēmistu pļāpiņas, ja, par to, kad mums kaut ko ar vidi vajag darīt, ka mēs viņu kaut kā gandējam to savu planētu. Ja, tad šobrīd jau ir skaidrs, ka ir ļoti daudz tādas acīm redzamas lietas. Un kā tu redzi šos aspektus vispār, tu vari paraksturot līdzdalību un vide priekš tevis? Tad, kad stāsti par tiem ekstrēmistiem, es tā domāju, kāds kuram burbulis, jo pa lielam jau tās ekstrēmistu pļāpiņas joprojām, ir tas varbūt raksturojums daudziem vides aizstāvjiem, jo ir tā lielā nevēlēšanās skatīties uz to, kas notiek, jo klimata pārmaiņas kā tādas, viņas ir milzīga problēma, milzīgi globāla problēma, kur tu viens pats ar to pašu spuldzītes mainīšanu un auduma maisiņu izmantošanu tā tālāk neko īpaši daudz ietekmēt nevari. Un līdz ar to ļoti daudz cilvēku noliedz to problēmu, jo tā ir eksistenciāls drauds un tu jūties nespējīgs. Un bieži vien šī noliekšana rezultējas tajā, ka tu izstum visus tos, kas tev atgādina par klimata pārmaiņām vai to drausmīgo draudu, un tu viņus nosauc par ekstrēmistu. Un, protams, arī ir dažādas rīcības un darbības, kas ir tādā milzīga ne šoka, bet milzīgas bezpalīdzības rezultātā veidotas akcijas, kur jaunieši tur kaut kur pieķēdējas vai tās pašas gleznas apšļakstā un veidot sava veida tādas radikālas akcijas, viņas tiek ļoti kritizētas. No vienas puses es ļoti arī saprotu to milzīgo kliedzienu, kas rezultējas gleznu apšakstīšanā, jo kā var neredzēt to, ko redz milzīga daļa zinātnieku un jaunieši, kuriem būs jādzīvot tādā pasaulē, kur mēs atstājam diezgan tādu briesmīgos apstākļos un ne ar gaišāko nākotni, tas ir tāds kliedziens visumā. Un ja negribas to redzēt un dēvēt cilvēkus par radikāļiem, un es neteiktu, ka tas ir uzlabojies, ja mēs skatāmies ar sociālajiem tīkliem un to, kas notiek Twitterī un algoritmos, un bieži vien, vismaz, labi, tā ir mana anekdotiska pieredze, bet ja es dalos sociālos tīklos kaut ko ar klimata pārmaiņām, tas algoritms nav tas gaišākais, labākais. Un iespējams arī paši cilvēki negrib īsti par to domāt. Negribu. Es gribu, skaistu sauli sev un dzert tēju bez liekām bailēm par nākotni. Un ir jau tā sajūta dažreiz, ka man pajautā, par ko es rakstu, par ko es pētu, un tad tas ir tas klimata pārmaiņu distress vai ekotrauksme, ko es akadēmiskā vidē arī mēģinu ienest. Un tad ir sajūta, ka cilvēkiem bojā garstāvokli, jo viņi negrib par to zināt, negrib par to dzirdēt. Un jā, ir forši kaut kādas tādas mazas vides paradumus izvest, jo ir tā labā sajūta par sevi. Bet tu jau neko daudz nevar ietekmēt. Un bija Zero Waste kustība kādreiz ļoti aktīva un, man liekas, ļoti laba. Bet arī jāsaprot, ka viņi piedāvāja tādus varbūt vienkāršus risinājumus, kā kaut ko darīt. Bet, ja mēs skatāmies globālā līmenī, tad mums ir jārunā par bioloģisko daudzveidību, kas ir ļoti sarežģīta tēma. Kā saprast, ko klimata pārmaiņas ir ļoti sarežģīta un kompleksa tēma. Tā kā tās ir, es neko nesaprotu, es negribu neko saprast, gribu dzīvot šodienā. Tā kā tur ir tā, man liekas, tā līdzdalība pat par sevi vispār kā koncepts ir kļuvusi ļoti arī tāds komplicēts. Man nav par daudzām lietām vairs viedokļi, kā bija kādreiz. Varbūt likās, ka tas termins un praksa ir tik vienkāršāks. Un es nezinu, vai ir mainījušies laika, vai es pati, vai gadi kaut ko pienestēju manā viedokļu maiņā. Bet
Bet jā, es joprojām jūtos kaut kādā ziņā radikāli, un tas ir skumji. Kad tas, ko mēs redzam faktos, un tas, ko mēs redzam politiķu rīcībās, un arī dažu organizāciju rīcībā, neatbilst tam, kas ir. Kaut kā tā. Man liekas, tu ļoti labi noraksturoji arī mazliet to realitāti, bet kā tad ir, jo viena no lietām, ko tu teici arī tiešām, kad individuālajā līmenī, lai kā mēs it kā censtos, un es daru to un to, bet saprotu, ka es esmu kaut kāds mikrobs, ja, tajā kopējā, tajā milzīgajā organismā, ķermenī, cilvēks, un vai reāli, protams, ka mēs ir jāsaprot, ka individuālās izvēles ietekmē, un līdzdalība ir par to, ka neraugoties uz to visu, kas notiek apkārt, es daru pareizo lietu. Bet jā, varbūt tu vari paraksturot, ko tu pati saproti, kur ir tā problēma, kāpēc tomēr neraugoties uz to, ka mums ir bijušas kustības, joprojām ir informācija, ir izglītība un tā tālāk. Mēs šobrīd aizvien vairāk runājam, man liekas, politiskā līmenī arī tie diskusija, šis ir pat traku, mums tūlīt klimata pārmaiņas ir acīm redzamas, ja tūlīt Eiropas dienvidos kaut vai nevarēs vienkārši padzīvot vasarā, jau mums te visi jau gultas vietas plāno, ja tā ir turismu ziemeļos, jo vienkārši vasarā Itālijā vai Spānijā vairs nebūs reāli uzturēties tikai kaut kādās kondicionētās telpās. Ja, tas tāds piemērs, bet kā tu redzi, kādēļ neraugoties uz visu to, ko mēs it kā esam līdz šim darījuši, kur ir bijuši kaut kādi centieni, tomēr tas ir izgāzies? Vai tomēr, būtu ļoti interesanti šo dzirdēt no tevis. Jā, bet tas ir šausmīgi liels jautājums. Es domāju, ka mums ir jārunā par kapitālismu un vispār jebkuru, ne tikai to valstu, kur valda kapitālisms, līdzdalība vai nedalība, jo arī tāpat ir Ķīna liels piesārņotājs, bet tur arī laikam kapitālisms varētu teikt. Bet dažādas tās sistēmas, kam nav... tas nav peļņu nesošs. Un līdz ar to ir tas vārds greenwashing, vai ne, ka mēs sakam, ka mēs kaut ko daram, bet patiesībā neko nedaram. Un mūsu visu uzmanību un fokus ir uz tām mazām lietām, kas neko fundamentāli nemaina, bet uz tām lielām lietām, kas tiešām dod to lielo ietekmi. Mums nav fokusa, un arī, man liekas, tas mazais cilvēks, tā skaitā arī es saprotu, es jau neko nevaru mainīt. Tie mani izmeši pret kaut kādas lielas korporācijas izmešiem ir nesamērojami. Un no otras puses, lai arī es esmu pesimists saistībā uz to, ko es domāju uz nākotni, jo, diemžēl, dati parāda, ka tur nekas labs nebūs. Es turpināšu darīt visas tās lietas, kas man liekas integrāli svarīgas, videi draudzīgai dzīvošanai. Un viens no tiem iemesliem, un es arī pētu daudz tās klimata pārmaiņu emocijas, ir tas, ka caur tām visām līdzdalības formām mēs samazinām savu trauksmi. Tas ir tāda mūsu terapija patiesībā caur to, ka mēs kaut ko darām, un tāpat varbūt mazliet ilūzija, vai ne, ka mēs ļoti to palīdzam, bet tas mums palīdz izdzīvot un nesīkt prātā, saglabāt to savu kaut kādu dzīves jēgu un integritāti, kas, manuprāt, jebkuram cilvēkam ir svarīgi. Pārsvarā cilvēkiem ir svarīgi. Un es to daru laikam sevis pēc, lai man, es nesīktu prātā, lai man turpinās tā cerība būt, ka kaut kas kaut kur var būt par spīti visam pesimismam, datiem paliktu. Man liekas, tas ir svarīgi. Un te ir tā komunikācija arī, vai mēs vienkārši darām kaut ko, lai sasniegtu tur baigos mērķus, vai lai mēģinātu tuvoties tam mērķiem un patiesībā strādāt ar cilvēkiem un skatītos, kā mēs kā kopiena varam augt, kā mēs kā indivīdi varam augt. Un man liekas, tas ir tas fokus, kas ir arī nepieciešams nevalstiskām organizācijām. Nevis, ka tiešām mainīsim to, bet arī tas cilvēks ir centrā. Un tā kā liela daļa manas dzīves ir arī pavadīt tās personiskās izaugsmes kopienās, tur es esmu sludinātājs liels bijis tam, kad mēs nevaram īsti personīgi pilnveidoties vai uz kaut kādu lielu izaugsmi iet, ja mēs nerunājam par tādu kolektīvo izaugsmi. Mēs nevaram būt vesels cilvēks, ja mēs dzīvojam piesārņotā slimā pasaulē. Tas it kā ir loģiski, bet arī pašā laikā mēs it kā to izdalām. Tad, kad man kāds stāsta par to, ka pēc 50 gadiem viņš grib dzīvot līdz 100 gadiem. Protams, man tā aina prātā ir, kāda būs pasaule līdz 100 gadiem. Un ja tu gribi līdz 100 gadiem dzīvot, tev nav tikai jāēd veselīgi, bet tev ir jādomā par to, kādu to kopienu cel, kādu to vidi veido, jo tas nav kaut kas atdalīts. Tu nevarēsi savā kaut kādā kupolā dzīvot tur ar savu mikrovidi, kamēr pasaule bruks
nobruks. Tā kā, man liekas, tas ir tā interesanti, ka cilvēkam prātā ir nodalīts, es gribu līdz 100 gadiem dzīvot un darīt to un to, man būs laimīga dzīve, maniem bērniem būs laba dzīve, bet mēs neskatāmies tādā kopsakarībā uz lietām, kad mums ir jāstrādā arī ar to savu kopienu, ar to savu vidi un tā tālāk. Un arī saprotams, kāpēc nē, jo tas viss ir ļoti sarežģīti. Tas iekļauj daudz citus cilvēkus un daudz kompromisus un daudz tādas, visa kaut kā pārvarēšana. Tā kā, Šis, man liekas, ļoti interesanti, ko tu saki arī, jo man liekas, ka vismaz cik es esmu arī bijis dažādās diskusijās, arī moderējis kādas lietas, tad tas ir tāds viens no politikas veidotāju tādiem argumentiem, bet mums jau tā kā, jūs redzat, sabiedrība ir tāda, un kamēr sabiedrība nav gatava, mēs jau neko nevaram arī baigi tur šajā jomā izdarīt, jā, un mēs, tāda mums tā sabiedrība ir, jā, tādā mums ir jādzīvo, tas ir par to atruna, individu izaugsmu, un tad tas jautājums, kur ir tā izēja, varbūt es vienkārši gribētu uzreiz savēl kopā ar taviem šobrīd dzīves notikumiem, tu šobrīd esi arī tā kā drīkst tā teikt pārvākusies uz laukiem. Es nezinu, vai tas ir literāri pareizi, ja? Bet respektīvi tu esi mainījusi savu dzīves vidi un vietu, un tas noteikti ir arī saistīts ar absolūti jaunu kaut kādu apkārtējo cilvēku sabiedrību, apkārtējo kopienu. Varbūt tu vari padalīties, kā pieņemsim, kā tu to šobrīd redzi, šīs te pārmaiņas un savā personīgajā dzīvē, vai vispār tā kā, vai Latvijā mēs varam runāt par tādām veselīgām kopienām, vai vispār, negribās teikt, ka mums nav, mums ir kopienas, bet jā, padalies varbūt ar to. Man nāk prātā stāsts, es biju kādreiz Jūrmalā, tāda pasaku māja Undīna, nezinu, vai atceraties ar tādiem interesantiem cilvēkiem, kas arī sapņoja par visādām eko kopienām un tā tālāk. Un tad tas vadītājs vienreiz man teica, ka Latvijā nevar pastāvēt tās eko kopienas, jo tur katrs savu bieti, to kopējo izaudzēto bieti gribēs katrs savu paņemt sev. Un tā dalīšanās kultūra nav tik izteikta, un mums viņa kaut kā ir jāmāca vai jāmācās. Tā kā man ir zināma skepse, un man liekas, tas arī kaut kā velkās līdzi. No vienas puses, es esmu vadījis diezgan daudz neformālas mācības ar 20 gadu laikā. Es redzu, ka tad, kad mēs savedam cilvēkus kopā vienā telpā, ļaujam vienam otru iepazīt, tā tiešām, ka mums ir arī līdzīgas lietas un līdzīgas vērtības, kaut kur ne visas, bet ir kaut kādi saskars punkti. Cilvēki sāk runāt un plānot un pētīt, kā varētu kaut ko celt kopā, bet tā grūtība ir viņus dabūt tajā telpā, likt viņiem arī kaut kā saredzēt to jēgu vispār, komunicēt. Jo man liekas, tas līdzīgi kā ar brīvprātīgo darbu, jo tā ir tā mana lielā propaganda arī visur un visiem, kad brīvprātīgais darbs, viņiem vajadzētu būt skolu programmās, universitātes tādās programmās un arī tādā ģimenes kultūrā, kad ir kaut kādas brīvdienas, kur jūs pavadat staidzinot suņus vai tais pašās lielās talkās. Man liekas, tas tik ļoti audzina cilvēku un dara tādu daļu no kopienas. Bet daudz cilvēku nezin, ka viņiem brīvprātīgais darbs var kaut ko dot. Un līdz ar to tas lielais jautājums, bet kas man par to būs? Priekš kam kādam kaut ko. Un kaut kā arī es esmu diezgan daudz dzīvniekus glābus savā brīvprātīgā darba karjerā, varētu teikt. Tad ir pat kaut kādi cilvēkiem uzskata, ka tas ir tāds hobijs. Ka es to daru, jo man nav ko darīt. Nevienā brīdī tas man nav ērti vai izdevīgi vai lēti. Tā ir tāda lieta, ko tu vienkārši dari, jo tev ir kaut kādas tādas iekšējās vērtības, ieaudzinātas, kaut ko tu esi apguvis un tā tālāk. Tā kā un es domāju, daudzi cilvēki, kas nav izmēģinājuši palīdzēt viens otram, viņi nezina patiesībā, cik tas ir forši. Tas sagādā tādu prieks sajūtu. Kādreiz es atceros Rīgā, es vēroju, ka kāds paceļ tos ratiņus palīdz iekšā māmiņām jaunām, un tad viņas pasaka paldies, un tā cilvēkā ir tāds lielāks prieks. Ka tev ir saikne ar to līdz cilvēku, viens ir iegūta, kas mums ir ļoti maz Latvijā, tā, ka mēs izliekamies, pat pa lauku ceļu ejot, izliecies, ka tur otri nemaz nav, kas man liekas vispār traki. Dzīvojot daudz ārzemēs, es kaut kā tomēr pieradusi, ka, ja tu redzi to formu, tad tas cilvēks eksistē, nevis neeksistē, un ka mēs viens otru ignorējam. Tas, man liekas, arī ļoti traucē kopienu veidošanai, jo tas ir briesmīgi, ka tu nāc pretī, bet tu neesi. Tā ir arī kaut kāda attieksmes paušana, kas, man liekas, ir ļoti necienīgi. Tas manā pasaules uzskatā un uztverē.
Nu, lūk, tā kā mēs nezinām, kā var būt, man liekas, jo mēs neesam ielikti tādā pieredzē, kad ir tā, bet bija labi. Un varbūt arī ir forši, kad nezinu, tā pašā neformālā izglītībā mēs ļoti mācām reflektēt cilvēkus. Nu, terapija arī māca reflektēt, kad šī pieredze patiesībā uz tevi ir atstājusi tādu spožu prieka iespaidu, kad ir forši palīdzēt. Un, man liekas, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es kaut ko turpinu darīt, jo ir tā prieka sajūta. Mēs jau esam, daudzas lietas darām egoistiski, un man liekas, ir arī labi to darīt aiz labiem mērķiem, un arī, ka tev ir tāds prieciņš. Jo man liekas, ka būtiski, ka mēs vadāmies pēc sirdsapziņas kaut kādām vērtībām. Ja? Un šajā brīdī, kā tu to saki, ka tas ir egoistiski, bet es domāju, ka tas ir tiešām, ka tu tā pēc sirdsapziņas izvērtē, ja? Kā tu saki, piemēram, pretstats tam visam varētu būt šīs te kapitālisms un vērtība ir nauda, ja? Un visu laiku pelnīt un attīstīties, un mēs tikai ejam tālāk un uz priekšu, un nekad nevaram atstāties, jo tad jau mēs krītam atpakaļ, ja? Un otrs ir šis cilvēks, kurš, šķiro atkritums, domā, kā tur vairāk ar riteni kaut kur aizbraukt. Un tad ir tas it kā, no vienas puses ir tas miers, ka es daru maksimāli, cik es varu, bet no otras puses jau ir kaut kādā ziņā šī bezjēdzība, jo, ko tad tas reāli dod, ja? Un tad ir kā tā sirdsapziņa mijās ar to bezjēdzības sajūtu, un tad kaut kā jādabū tas vidusceļš kaut kāds. Bet man tev ir jautājums saistībā ar laukiem un ekoloģiju. Tieši mums ģimenē bija šonedēļ tāds gadījums, ka mēs papildījām, ir tāds ekoloģiskās pēdas kalkulators. Ja? Un šis arī ir parāda šo te dzīvošanu sirdsapziņā un bezjēdzības, kā to visu kaut kā salikt vienā un dzīvot mierā kaut kādā savā iekšējā dvēseles pasaulē. Ja? Tātad, aizpildot kalkulatoru. Audzējam paši, pērkam vietējo, meklējam ekoloģisko, pārstrādājam maksimāli. Kas tur vēl bija? Visi šie te mazie mini darbiņi, kas, īstenībā ikdienā paprast, tas ir tāds dzīvesveids. Tas nav, tu tā nevar vienkārši šad un tad, tev tam ir jāpievēršas. Ja? Bet tad, cik kilometrus ar mašīnu tu nobrauc nedēļā? Zini, mēs rēķinājām ar bērniem, mums tur sanāca diezgan lieli tie cipari. Un tad tagad jautājums no cilvēku nezināšu, bet kā tu tad sabiedriskais transports? Problēma ir tā, ka sabiedriskais transports tuvākos 10 kilometros neiet, nav tāds. Un arī nav nekāds tāds kopienas, ka mēs tur varētu viens otru kaut kur aizvest un kaut kur tur kopā, kaut ko tur... Kāds ir tavs pārdoms šajā sakarā vispār? Jo it kā no vienas puses, ja pasaka ekoloģija un lauka, liekas, tā ir īstā vieta, ja? Jo lauka tur ir tīri, tur ir bioloģiskās pļavas, tur ir meži, tur ir avoti, ja? Tur viss tur putniņi dzied un sienāzīši lēkā. Ja? Bet no otras puses, tad, kad tu tā paņem tā kritiski, beigās izrādās, ka tais laukos arī nemaz tik ļoti ekoloģiski nesanāk dzīvot, īpaši mūsdienās, kad, piemēram, sabiedriskais transports kā tāds lauku vidē, vismaz tajā nostūrī, kur dzīvoju es, tāds nav. Tā ir. Kāds ir tavs pārdoms, tavs asociācijas skatījums par visu šo bumbu? Es domāju, ļoti labi noraksturē. Tā ir, protams. Un, ne jau tikai tas, bet arī tur ir jāsāk domāt par to, ko tu dari ar pļavām un kā tur saimnieko vai ne. Un tad tu saproti patiesībā, ka viens, ko tu domāji, otrs, ko tu vispār vari izdarīt un cik tavos spēkos ir darīt. Tā ir, man liekas, tāda liela kompromisa māksla. Bet tas, ko mēs gribēju varbūt pieskarties arī klausoties tevī, par to vainas sajūtu. Jo redz tie kalkulators, nezinu, vai jūs zinat, viņus uztaisīja naftas kompānija. Tas ir tas sākums. Un tas ir tas sākums arī kaut kādai tādai sevis vainošanai, jo redzi, tu nedari to, bet ja tu skaties tādu pasaules kontekstu un klimata pārmaiņām, tā tavs brauciens uz to, nezinu, uz kurieni, viņš neietekmēs tik ļoti daudz, bet dvēselē tiem cilvēkiem, kas ir tādi atbildīgi, viņi grauž un ir tā vainas sajūta, kas patiesībā nepalīdz nekam. Un tur atkal ir tas, kur ir tas mūsu kā patērētāja fokus uz tām savām darbībām, vai tiešām mums ir tas spiediens uz to lielo lobiju un lielām kompānijām, kurām ir milzu ietekme salīdzinot ar to tavu braucienu vai tas, nezinu, tur vienu bezgodīgo kafiju, ko tu iedzer vai ne. Ka tas ir šausmīgi minimāls, bet mums joprojām tas gandē dzīvi, un ja mēs skatāmies vispār uz tādu vainas sajūtu, viņi bloķē tādu rīcību. Tad mēs tur kuļamies tajā vainas sajūtā, un bieži vien cilvēki vispār padodās. Nē, ja tas ir pārāk grūti un sagādā man ļoti daudz negatīvu emociju, priekš kam man tas?
Tā kā man arī tā vainas sajūta ir. Man viņi ir ieinstalēti iekšā un vajag grūti ir atbrīvoties. Bet tas tā ir. Un otra lieta, kam es gribēju pieskarties, redzi, tas, ko es esmu saņēmis kā vides aktīvists, vienmēr kaut kādu lielu dvēseles tīrību pieprasa cilvēki. Bet tu lido. Tā mēģina atrast to, kur tu tur var iekniegt. Un kā tu tā drīkst, ka tas pats cilvēks, nezinu, tur viņam pilnīgi vienalga par to vidi, vai ne? Bet es jau neesmu vides aktīvists, kāpēc man par to būtu jādomā, vai ne? Jā, bet mēs visi esam kaut kā cilvēki, un tad, man liekas, tās diskusijas ir uz to sevis viens otru plosīšanu, un tā kā mēģināšana kaut kur atrast, un tad mūsu tā kopēja enerģija, kas patiesībā ir vajadzētu būt vienotam mērķim, mums glābt to planētu, kas patiesībā ir mūsu zeme, mūsu bērnu nākotne un tā tālāk. Mēs viens otru tur knābājam. Kaut mūsu enerģijai būtu jābūt pret to paklausies, vai nepiesārņo kaut kādai kompānijai. Un, laika, mēs pirms šīs sarunas arī runājam par māju atjaunošanu laika, ja mums un spēki ir tik daudz, cik ir, un ja mēs viņu veltam, lai viens otru kritizētu, kaut vai organizācijas ļoti daudz velta laika kritizēt, lai kritizētu viens otru, nevis būvētu sevi kā stipru, bet nē, viņš izdarīja to nepareizi. Nē, demonstrācijās iet ir nepareizi, vajag politiku mainīt. Nē, vajag politiku mainīt un nevajag iet demonstrācijās tur. Vai kritizēt tos, kas tās gleznas apšļakst. Tā ir tad enerģijas tērēšana, manuprāt, kamēr nekas jau nemainās tajā stāvoklī, cik izmešu katra kompānija. Tā kā mums, man liekas, vispār kā organizācijām ir jāskatās viedi, kā mēs rīkojamies viens pret otru un kā mēs rīkojamies tiešām kopēju mērķu sasniegšanā. Vai tur nav kaut kāda tāda milzu ego cīņa, kas vidus organizācijās un tādās daudzās kustībās, kur ir daudz emociju un dzīves pārliecību, viņas ir diezgan asas un tādas emocionālas, vismaz manā pieredzē, bet jā, bet šis ir tiešām kaut kādā ziņā pilnīgi absurdi. Iedomājies, tātad ir saule, milzīgi, šausmīgi. Mēs pat nevaram iedomāties, cik viņi ir lieli. Jā. Viņi šausmīgi ātrumā kaut kur triecās. Un tagad viņai riņķī triecās tur Merkurs, Venēra, Zeme, Zeme riņķī, tur mēnesis riņķo. Jā. Un tad šīs zemes, kas arī šausmīgi ātrumā kaut kur triecās, ir tāda, radījumi, jā. Viņi ir īstenībā šausmīgi, ja mēs paņemam, piemēram, mūsu galaktiku, mēs vienkārši tās pat nav skudras, tīk mikroskopiski radījumi, jā. Un tad mēs tur tagad tā vietā, jā, lai, tā kā kaut kā organiski dzīvotu un viens otru kaut kā varbūt pabalstīt, ja tas būtu nepieciešams, bet, tā kā fokusētos uz kaut kādiem saviem jautājumiem, mēs tā kā, jā, karojam, mēs spridzinam, mēs kūpinam, mēs dedzinam. Kā tas viss vispār no malas izskatās? Man kauns paliek par to domājot, jā. Kā mēs izskatāmies no malas, cilvēki, kas dzīvojam uz zemes, jā. Jā, un tas ir tiešām mazliet absurdi. Jā. Pilnīgi liek un nevajadzīgi. Tur jau tā lieta, man liekas, arī mēs domājam par klimatu pārmaiņām un lietām. Tad tu redzi, kas notiek tepat blakus, kas notiek tuvos austrumos, kas notiks vēl vai ne, paredzot. Tas ir diezgan traki jebkuram klimatu pārstāvim. Jo no vienas puses, un tur ir tā divējādā sajūta. Tu priecājies, protams, kad es priecājos, kad kaut kur sabombardē Krievijā tur naftas atradnes, bet tu arī zini to milzu ekoloģisko pēdu, kas tur veidojas dēļ ieročiem, dēļ visa, kas tiek izmantots, saražots un nomests un sadedzināts. Tas ir tāda milzīga slodze planētai. Un ir tās divējādās sajūtas. No vienas puses, protams, es gribu, lai Ukraina uzvar un tie spēki tiek iznīcināti un taisnīgums, tā teikt, kas ir taisnīgums manā izpratnē, uzvar, bet tur ir tā sava sāpe, kas iet iekšā. Tā kā jā, tas ir kaut kā ļoti nostalģiski, skumji. Ir ilgas pēc tā miera, un tu redzi, kad pasaule dāvā tev kaut ko citu. Un nepietiek jau ar tām vienām problēmām, tagad būs vēl un vēl. Un tad, protams, gribās visu mest nost, dzīvot savos laukos, vai ne? Nesīkt prātā un kaut kā izolēt sevi. Un varbūt tā arī viena no tām motivācijām noteikti bija kaut kāda sevis izolācija. Tā kā bišķiņi es varu būt pasaulē, bet es arī man ir tā sava telpa, kuras veidoju vairāk vai mazāk neatkarīgi, bet, protams, man jau ietekmē garās vasaras, kas, protams, šogad bija it kā forši, bet, ja tu zini to lielo kontekstu, nē, tas nav normāli. Un kas vēl sekos un būs. Bet tā ir kaut kāda, jā, mēs katrs droši vien meklējam sev resursus, un katram viņi ir atrodami citur.
Kā tu skaties? Teiksim, ja mēs iedomājamies, ja tev tagad būtu tā vara, un tu tagad varētu pateikt, būs tā. Kā būtu, kā tu redzi, kāda ir tā izeja? Mēs pārtraucam ražošanu vai beidzam kaut ko lietot, vai kas būtu tas lielais jautājums būtu tāds, kā tu redzi, kas ir tas ideāls, kā mēs varētu, ja mēs tā rīkotos, tad planētu varētu glābt, piemēram. Un kas ir mūsu kā organizāciju, kā mums vajadzētu rīkoties? Tad pirmais ir tas lielais, ka tu vari jebkur podziņu tagad izspiest, ko tu tur izspiest vai ko tu tur izvilkt ārā. Un otrs, ko mēs kā organizācijas, kas ir tas mūsu virsmērķis, uz ko iet. Es nezinu, vai man ir atbilde liela tam, ja izklausās pēc tāda totalitārisma, vai ne? Kas no vienas puses, tā viegli pateikt, kam ir jānotiek, bet es nezinu, vai man ir arī pilna kompetence un pilns redzējums, kā lietām ir jābūt. Es nezinu, vai es atbildēšu šo jautājumu, bet tas, ko es, man liekas, gribu iemest šajā sarunā uzreiz, ir, ka, manuprāt, līdzdalība ir kļuvusi komplicētāka. Un viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neiesaistās, ir tāpēc, ka viņiem ir bailes varbūt kaut ko nepareizi pateikt vai kaut kur. Kad, ja tu iestājies par to, tev ir jāiestājas par to un to un to. Tur ir tāds package gatavs jau ar vērtībām, kam kas ir jādara. Un, es arī esmu, man arī ir kaut kādas savas taisnības, bet es nezinu, vai viņas ir taisnības. Tā, ja godīgi. Ja ņemam to pašu Ukrainu, Krieviju karš vai ne, protams, es esmu Ukrainas pusē, bet tas nav tāds common sense visiem. Un man liekas, arī ir līdzdalības, tā teikt, taisnības cīnītāji Krievijas pusē, kas domā ārprāts, un viņi cīnās par taisnīgumu, un mums ir jāuzvar, un mums ir tās augstākās vērtības. Un tas līdzīgi ir par tuviem austrumiem. Es nevaru pateikt, vai vienam vai otram ir taisnība. Pirmkārt, man trūkst tās pilnīgas izpratnes, un pat ar pilnīgu izpratnes es nezinu, kas tur īsti notiek. Un kaut kādā ziņā es vienmēr esmu bijis par tādu vērtību integritāti. Tad, kad vadīju Čehijā vides organizāciju, tad mēs centāmies, protams, noīrēt ēkas, kur tur bija saules paneļi, atbalstīt visu to biznesu, kas patiesībā tuvojas tiem mērķiem, kas mums ir svarīgi, vai tur ēst veģetāru pārtiku. Un, tā, lai ir tā integritāte, mēs skatāmies, kur noalgot sieviete, vīrietis, lai ir tā vienlīdzība. Kad tu skaties tā interdisciplināri, starpdisciplināri, bet no otras puses, man liekas, ir arī kaut kā ļoti nepareizi, ja mēs pieprasam cilvēkiem ticēt kaut kādai pilnai. Tā kā mums ir kaut kāda bībele katrai organizācijai. Tas ir tas, ko es arī redzu tagad, kad, ja tu esi par zaļu vidi, nezinu, tad tev ir noteikti jābūt par gazu pret Izraelu. Tā. Politkorektums kaut kādā ziņā. Lai arī ja es esmu kreisi domājuši cilvēks, tad man liekas, kaut kur tas ir it kā labi progresīvi, bet vai mēs neejam tam pāri? Vai mēs atļaujam līdzdalību cilvēkiem, kas, teiksim, tādā ilgtermiņā patiesībā grib, lai vēlēšana tiesības vispār nebūtu cilvēkiem? Tie ir tādi ļoti komplicēti jautājumi, kur es nevaru atbildēt jā vai nē, bet kaut kur man liekas tā bišķiņ greizi un nepareizi. Un tas, ko tagad man 25 gadi, man liekas, ir NVO un ap NVO es esmu darbojusies, man liekas, ļoti sarežģīti tagad ir. Viens ir cilvēkam iesaistīties un piedalīties, jo tā kā viņš apjutas, varbūt arī baidās, ja man nebūs tās īstās vērtības. Vai tur būs dialogs, vai man ļaus piedalīties, vai man neatcels. Tikai tāpēc, ka es kaut ko pateikšu un tas nebūs pareizi. Tā kā man liekas, arī ar visiem sociāliem tīkliem tas ir tik ļoti sarežģījies, un arī man ir kaut kāda tāda pašcenzūra iestājusies, kad es drīkstu tā, es drīkstu domāt tā, es drīkstu šito teikt. Un tas, man liekas, ir ļoti bīstami tādai vispār līdzdalībai un demokrātijai, un arī tad manī rodas tā sajūta, vai tiešām mēs arī vides aizsardzībai dabūsim pietiekami daudz sensoņus, vai var pastāvēt organizācija, kas tiešām tikai par vidi, un daudz nekur citur neskatās, un vai tas ir labi? Man nav atbildes, bet es zinu, ka manī pašā rosās šie jautājumi un rosās tie iekšējie konflikti par to, kas ir pareizi, kas ir taisnīgi, kas ir kas, bet man nav viennozīmīgas atbildes. Es tik zinu, ka man ir arī pretestība, ja man ir jāpārņem tur vesels, kā jābūt dzīvē, tā teikt. Un, protams, ja mēs runājam par NVO, tad liekas, kā radīt to vidi, kur cilvēki grib iesaistīties, bet kas nav sekta.
kur tev nav, nepieprasa tur konkrētas rīcības, jo sektām ir daudzas tādas labas lietas, viņi sākumā ir draudzīgi, un tā vajadzētu ilgtermiņā, un ievilina tev ar labām lietām, bet kā mēs varam tādu integritāti, dialoga mākslu, spēju klausīties arī tai dažādībā, nenoniecinot cilvēku turpmāk būt. Un man tā tendence, ko es redzu, kad mēs tā kā izslēdzam to cilvēku, tikko kā viņš neatbilst, šitas ir tāds red flag, viss, tu vairs neesi. Tu neesi tā vērts, vai tu nedod man drošības sajūtu. Un tas, man liekas, ir bīstami, un tas ir viens no tiem riskiem līdzdalībai nākotnē. Kā mēs varam radīt vidi, un tas ir jautājums, kā mēs varam radīt vidi, kur katrs tiešām ir iekļauts, bet iekļaušana pat par sevi ir tāda liela temats, man liekas, ko mēs izkļaujam, kad iekļaujam. Bet Ilze, ļoti interesanti, man liekas, mēs varētu vismaz kādas 2 stundas norunāt par visu, bet ņemot vērā to, ka mūsu sarunas laiks arī tuvojas izskaņai, ja es gribu paprasīt, kas ir tas, varbūt nolaižoties no visām tām, mēs sākām ar lielajām globālajām vidas problēmām, pat aprunājām, pat tikām līdz piena ceļu līmenim. Kas ir tas, ko tu gribētu, kas lai notiek? Mēs par nākotni runājām, par to, ka daudziem cilvēkiem ir vēlme dzīvot, pieņemsim, 100 gadus, un ideja varbūt, ka mēs arī dzīvosim, kas to lai zina. Cerība ir, bet ko tu gribētu redzēt? Kādas pārmaiņas tu gribētu redzēt kontekstā, varbūt vairāk ar cilvēkiem, vietējām kopienām, Latvijā, vietā, kur tu šobrīd dzīvo? Kas ir tas, ko tu gribētu, kas lai mainās? Varbūt ielikšu kontekstā. Man nāk prātā dziesmu svētku tās notikumi, kad asaras cilvēkiem birst par to kopību un par to, kā mēs varam būt draudzīgi un saudzīgi un tā kā viens pret otru laipni. Un paiet tāda 1 nedēļa, man liekas, viss ir atpakaļ vecajās sliedēs. Un man gribētos, lai mēs dzīvojam ar to dziesmu svētku sajūtu vairāk. Kad mēs varam redzēt tās saknes, kas mūsos ir, un viņas ir foršas un stipras. Un tas ir arī tas, ko es, man liekas, vairāk sajūtu laukos dzīvojot. Ka mēs viens otru ieraugam. Un veidojam to kaut kādu tiltu, pasmaidam. Un, zini, čau, sveiks! Ir labs sākums, tad, kad tu ej pa to lauku ceļu vai to meža taku, kad tu pamani to otru. Man liekas, tas ir tas labais sākums. Un pēc tam jau tur veido sarunu. Es zinu, ka daudz latviešu kritizē, amerikāņi viņiem tas small talks, un tas taču ir lieki un nepareizi, bet man liekas, mēs esam katrs izsalcis, lai mūs pamana, un lai mēs varam sākt sarunāties viens ar otru. Kaut vai par mazām lietām. Man tas dod milzu enerģiju, ka es varu justies savā kopienā droši un pateikt sveiks, lai tev laba diena. Un man liekas, tas ir tāds labs sākums. Un atcerēties, to pacēlumu, kas ir skatoties, esot dziesmu svētkos, ka mēs esam tauta un mēs varam, bet tas ir darbība. Ir kaut kas jādara. Mēs nevaram tur dzīvot ilūzijās, ka tādi esam. Tad tas ir tāds ikdienas darbs, un man liekas, ikdienas prieks, ja mēs spējam praktizēt daudzas lietas. Labdien, paldies, sveiki! Sākot ar to. Tāds pamats. Ilze, labdien un paldies! Sveiki! Tiešām, sveiki! Paldies tev par sarunu liels, un man liekas, ka te mums ļoti daudz tādas tiešām interesantas atziņas, ko pēc tam varēs patīt arī atpakaļ un vēl paklausīties. Tā kā, lai tiešām mums visiem izdodās dzīvot tajā sabiedrībā, kādu mēs gribam redzēt, un lai mēs paši arī tās pārmaiņas veicam, lai mēs būtu arī tie, kas pasaka šo sveiku un labdien, jo man liekas ļoti bieži jau cilvēki tā kā varbūt, ja tu viņam pasaki, tad viņš tev arī pateiks pretī, hei, man pamanīja, man kāds pateicis, paldies. Tā kā labais vairo labo, paldies tev par sarunu. Paldies.